Strēlnieki, kā tad tev sāksies šis jaunais gads un jaunā gada pirmais mēnesis? Un tev šis ir brīdis, kad tu vari apsēsties un apdomāt, ko tu pats par sevi domā, kāda ir tava pašapziņa, kas ir tas, kas ceļ tavu vērtību un kādas vispār ir tās tavas vērtības. Un iespējams, ka kāds no strēlniekiem apjautīs, ka viņa vērtība nosaka naudas daudzums kontā. Un labā ziņa ir tāda, ka šeit patiesi šajā mēnesī ir iespēja celt gan pašapziņu, gan arī šo naudu vairāk tātad kaut kur nopelnīt. Te var atrast kaut kādus citus vēl ienākumu avotus papildus tam, kas jau ir, vai mainīt, jo šeit ir iespēja sākt jaunu tādu finanšu ciklu. Ir sevišķi jaunā tad, kad būs jauns mēnesis 18. datumā. Un tad tu vari arī veidot jaunu, kas nu tev būtiskāk, vai patiešām kaut kādas jaunas finanšu iespējas meklēt, vai strādāt ar savu pašapziņu, kādu rituālu veikt, vai veidot tādu attieksmi vispār pret savām vērtībām, pret materiālo pasauli, ko tu vispār par to domā. Un varbūt, ka tu sapratīsi, ka, lai nostiprinātu pašapziņu, lai to celtu, tev ir nepieciešams kaut ko mācīties, kaut ko jaunu apgūt. Un par to lieliski tu varēsi darīt tātad pēc 20. datuma. Varbūt arī, lai naudu nopelnītu. Jā, tā tad ir kaut kas jauns jāapgūst, vai vismaz jaunas pazīšanās jāievieš, lai tu varētu tātad šos savus kaut kādus mērķus, kas saistīti ar tavām finansēm, pašvērtējumu, vērtību sistēmu, realizēt. Pilnmēnesī 3. datumā var gadīties, ka aktivizēsies tādas tēmas, kas vēl vairāk tev pagrūdīs patiešām pelnīšanas virzienā, tiem, kam ir kaut kādi parādi vai kredīti. Šīs tēmas var sāsināties, iespējams kaut kādam var veidoties vai nu emocionāli piesaista kādam cilvēkam, kur var pārvērsties arī par tādu garīgu piesaisti, vai var uzrasties kāds cilvēks, ar kuru ir spēcīga emocionālā vai karmiskā piesaista. Un tāpēc šeit var būt tādas spēcīgas emocijas, kas saistītas vai nu ar šo, kā jau es teicu, ar karmu un ar kaut kādām tādām dziļām emocijām, tādām pat atkarīgām mēs varam teikt no kāda cilvēka, vai arī ar finanšu jautājumu kulmināciju. Tur arī var būt sevišķi tiem, kuriem, kā jau es teicu, ir vai nu kaut kādi parādi vai kredīti, kaut kādas nesakārtotas naudas lietas. Jo šeit rodas spriedzes starp mans un citu vai mūsu, vai kopīgie līdzekļi, vai kāda cita cilvēka līdzekļi. Un 1. datumā, arī jau šeit par 1. datumā, tādi strēlnieki var domāt par naudu. Kaut kas ar naudu saistīts šeit var jau notikt. Un tur kaut kāda tāda vai nu, tā varbūt ir tāda emocionāla situācija, ja? Un principā šis ir tāds mēnesis, kad var notikt kaut kāds lūzums attieksmē, kas saistīta ar materiālajām vērtībām, ar finansēm. Skaties, lai nedod pārspīlētus solījumus, ko tu pēc tam nespēsi pildīt. Un esi tātad gatavs pieņemt šos izaicinājumus, kas saistīti ar naudas lietām. Mīlestībā gribēsies tātad drošību, stabilitāti un ētības. Un, ja izvēlēsies partneri, tad skatīsies, vai šis partneris spēj šīs vajadzības nodrošināt. Tātad gan drošība, gan stabilitāte, gan ētības, un tā būs vērtība. Ja? Jo vairāk viņam naudas, jo labāks partneris šajā mēnesī izskatīsies. Un emocionāli kaut kāda greizsirdība var uzplaiksnīt no 9. līdz 10. datumam. Un, kā jau teicu, kaut kādas karmiskas attiecības var mums te arī veidoties. Un pat arī vēl mēneša noslēgumā pēc 20. datuma arī šeit ir sevišķi 20. Ja? Kad Venēra savienosies ar Plutonu, tad tur var ģimenei kaut kāda transformācija notikt, vai parādīties kaut kādi cilvēki, kas saistīti ar iepriekšējām dzīvēm. Un
Mars noteikti dos šo spēcīgo motivāciju nopelnīt, tāpēc principā es ieteiktu patiešām pievērsties tai naudas pelnīšanai šajā mēnesī, jo Mars šeit būs ļoti palīdzīga enerģija, kas palīdzēs tātad drosmīgi izvēlēties virzienu un drosmīgi tātad, un arī enerģija būs, lai strādātu, vienīgi jāskrās, lai nepārstrādājās, jo reizēm Mars tā aizstrādājas, ka viņš nespēja apstāties. Piesargājamies no impulsīviem finanšu lēmumiem no 9. līdz 10. Bet sen realizētus plānus, kaut ko esat sen realizējuši un esat atlikuši, jūs lieliski varēsiet realizēt no 20. līdz 28. datumam. Un ziniet, ka viss, kas šeit notiek, ja jūs izmantosiet enerģiju un mainīsieties, jūs iegūsiet tādu lielu iekšējo spēku, jūs tā kā atgūsiet, atvērsieties. Un tāpēc paskatīsimies vēl, ko mēs varam paskatīties, kā jums ar pašrealizāciju varētu veikties, jo jums tādu, principā, mēnesis saka tā, strādā, un tas gala rezultāts tevi apmierinās. Jo tas būs tieši saistīts ar tavu pašvērtējumu, un tā ir tava iekšējā atbildība, jo tavi ienākumi šajā mēnesī, kā jau teicu, ir cieši saistīti ar to, ko jūs paši par sevi domāsiet. Un šeit ir liela vēlme arī sev parādīt un pierādīt sev kaut ko, un labs brīdis tam var būt 6. līdz 9. datums, kad mēs varam paši ar sevi runāt un paši sev apliecināt, kādi mēs esam varani, malači un spēcīgi. Un ap 14. datumu esiet piesardzīgi, jo tur jūs varat uzņemties pārāk daudz, un tur patiesi var būt grūti. Un no 20. līdz 23. savukārt šeit kaut kas var mainīties mūsu dzīvē, bet principā tam vajadzētu nākt par labu. Tur var būt gan jauni līgumi, gan kaut kādi strateģiski jūsu personīgie lēmumi, un tas ietekmēs nākošos mēnešus. Tāpēc izvairieties no tādiem gluži impulsīviem lēmumiem vai solījumiem pat sev mēneša pirmajā pusē, strādājiet strukturēti, un tur visam ir jāizdodas, jo, ja runājam par finansēm, šī tāda ļoti spēcīga šajā mēnesī, tas ir izteikti. Tāpēc es jums vēlreiz teikšu, tieši virziet to savu ideju un savu domas to, kā vairāk nopelnīt un stabili nopelnīt, veidot, varbūt kāds sāks krāt, ja? Un arī tas ir tāds veids, varbūt kaut kādas investīcijas šeit, bet, protams, skatāmies personīgos horoskopus. Šeit var arī tātad uzkrājumus sākt veidot, tas arī ļoti, ļoti labs brīdis, ja? Jo šeit daudz planētu mums ir, tad mēs varam arī domāt par šādā veidā, mēs arī varam realizēties. Tad kaut kādi jauni finanšu plāni, it sevišķi vēlreiz atgādināšu 18. datums, pārstrukturējiet savu budžetu un patiesi veidziet kaut kādu jaunu tātad ideju. Un vienīgais uzmanieties 9. 14. tad jūs varat par daudz tērēt vai arī emocionāli pieņemt kaut kādus ar finansēm saistītus lēmumus, kas nebūtu tas labākais brīdis. Par lielām summām pieņemiet pēc 18. datuma, tad aina kļūst tāda stabilāka. Ja? Un, jo sevišķi mums 28. tur ir gan spēcīgs izrāviens, gan ir kaut kādi pilnīgi tādi neparasti, drosmīgi finanšu risinājumi, kas tādas transformācijas, bet to es ieteiktu izmantot tiem cilvēkiem, kur paļaujas uz savu tātad pieredzi, kuriem ir laba intuīcija, jo tur var dažādi būt. Tur var gan milzīgu tātad bagātību iegūt, gan arī var tātad tikpat daudz zaudēt. Tā kā šeit esiet piesardzīgi, noteikti skatieties, kas ir jūsu personīgajos horoskopos. Bet principā tāda iespēja tur ir. Tātad mīlestībā, ko tad mums šeit mūsu mīlestība saka šis mēnesis? Kā jau es jums teicu, jo partneris ir stabilāks un labāk pelnošs un ir tā iekšējā sajūta, šo cilvēku esmu pelnījusi, ja pelnījis, tad mums viegli veidojās uzticamība un tāda emocionālā drošība. Un 8. datums, tur ir kaisli, tur ir pievilkšanās, tur ir intimitāte un atkal greizsirdība, turpat līdzās 9. datumā.
Tātad mums ir gan iespējas stabilizēt, mēs varam situāciju 15. datums, ja jūtat, ka kaut kas tā kā šūpojas jūsu attiecībās, un tur arī kaut kas jauns, var ienākt kaut kāda jauna elpa. Un 20. datums, jā, tur mums nāk ar kaut kādu dziļu pieredzi, vai nu attiecības kādam padziļināsies un kļūs ļoti spēcīgas, vai arī tās var beigties. Tāpēc patiešām pamaniet šajā mēnesī, kas tad priekš jums ir vērtīgs, jo jūs te patiešām kāds var saprast, ka nauda viņam ir vērtīga, bet kāds var tieši klausoties manī saprast, ne, man nauda vispār neko nenozīmē, tā nav vērtība manā dzīvē, ja? Tad arī tā var šis mēnesis izpausties, jo viņš izgaismo jūsu attiecības ar finansēm, ar naudu, ar šādu dzīves jomu. Un tā kā mums Mars ir 2. mājā, tad var gadīties, ka ķermenī ir saspringzinājums, ka jums ir tendence pārstrādāties, tāpēc atkal skatieties, lai tas patīkamais līdzsvars, jo šeit Marsam esot mežāzī var būt tā, ka cilvēki pārāk koncentrējas uz darbu un vēl var koncentrēties pārāk arī uz problēmām, tāpēc paskatieties no malas, vai tas, kas jums liekas liela problēma, patiešām tāda ir. Ziniet, ka ir nepieciešama šī radošā izlāde, kustība, prieks, un ap 20. datumu esiet gatavi sākt kaut kādus veselīgus ieradumus, kas stiprina jūsu ķermeni, padara to elastīgāku, jo mežāzī var būt arī tāds stīvums locītavās, jā, kaut kādas kaulu problēmas, tad mums arī tāda kustības, kas padara mūs elastīgākus. Nu, lūk, tāds mēnesis interesants. Vai ne? Tā, visu labu!